Turpinām gudro grāmatu mēnesi, un šoreiz esam viesos Latvijas radio, kur uz īsu sarunu esam aicinājuši Latvijas radiospēles Faktu mednieki vadītāju Diānu Bērzu. Manuprāt, gudra grāmata ir liels veiksmes stāsts, ko kādam sirds gudram cilvēkam ir izdevies paņemt no visuma informācijā esošo un atstāt mums pārējiem cilvēkiem caur sevi, savā valodā, un atstāt šīs pēdas visumā. Jo gudra grāmata ir vai nu informatīva, vai nu arī emocionāla. Mēs no tās iegūstam vai nu jaunas ziņas, vai jaunas emocijas. Mēs vai nu raudam, vai smejamies, bet tā mūs nekad neatstāja vienaldzīgu. Un tieši tāpat vienaldzība noteikti nav starp Jumavu un Latvijas radio, jo mēs draudzējamies lieliskajā Latvijas 100-gades spēlē vidusskolēniem Faktu mednieki. Un gribu teikt lielu paldies Jumavai par gudrajām grāmatām un par lielisko ideju izdot no jauna latviešu klasikas autorus, ar ko mēs varam iepriecināt savus uzvarētājus, savus novadu gudros jauniešus un tā kopīgi roku rokā sagaidīt Latvijas 100-gadu. Un ja man personīgi ir kaut kas jāizvēlās no šīs latviešu klasiķu sērijas, tad tas noteikti ir Rudolfs Blaumans. Jo man šis autors ir ļoti mīļš, un kāpēc? Tāpēc, ka mums abiem ļoti patīk staigāt, un savulaik Brakos mums muzeja vadītājs stāstīja, ka Rudolfs Blaumans ļoti daudz savu stāstu pa Braku mežu ir vienkārši izstaigājis. Viņam iedvesmi nākus staigājot, un tāpēc tie ir tik mīļi un tik tuvi lasītājiem. Gan viņa proza, gan lugas.